Latviešu radio. Latviešu radio Ventspilī 94,5 FM. Mums beidzies tikko ir video treniņš, izanalizējāt spēli. Tā ir kaut kāds galvenās uzsvers iezīmēt, ko likt rītdienas spēle aizsardzību, uzbrukumu, vai pretnieku līderu neutralizēšanu. Protams, video analīze nepieciešama bija sevišķi pēc spēles. Dabiski pirmo puslaiku izgāzām un līdz ar to zaudējām spēli. Katrā ziņā šeit ir galvenais uzdevums to nepieļaut. Un spēlēt agresīvāk, spēlēt ar vairāk ir jākoncentrējās vienkārši. Playoff spēles ir nogurums uzkrājies un vairāk ir jākoncentrējās tieši aizsardzībā. Un jākustās ātrāk uzbrukumā, tie būtu tādi galvenie uzstādījumi. To mēs arī šeit redzējām. Un tev arī kā komandas kapteini noteikti kaut kāda teikšana komandā. Kāds ir tieši morāli sagatavot komandai spēlētājus? Tieši tā arī. Man tas bija šoks, jo pirms spēles visi tā kā bija uzvilkušies un visi zinājām, kas jādara. Un arī jūtos tā, ka tiešām varētu iziet un vinēt šo spēli. Bet, diemžēl, kā es minēju, pirmais puslaiks 46 punkti ielaist. Pa kādu motivāciju mēs tur varam runāt, jā? Runāt par līdzjutējiem, tas arī mājas spēļu laukums līdzjutēji, tas arī kā palīdz jums, vai varbūt tieši pretēji traucēji savās mājās? Nē, protams, kad savās mājās spēlēt ir patīkamāk un labāk, un es to atzīmēšu, un es atzīmēšu vienmēr. Protams, gribētos vairāk cilvēkus uz spēlēm, jā. Varbūt mazdārziņus var uzkopt kaut kādā citā laikā, jā. Obligāti sestdienās, teiksim, var atnākt uz basketbolu, paskatīties, pajust līdzi. Es domāju, ka cilvēki to nesaprot, varbūt Ventspilī. Es nezinu, kas viņiem ir noticis vai kā. Es domāju, ka mēs rādam cīņas par uz laukumu un sitamies pa katru centimetru. Tai pašā laikā tiek izteikts kaut kāds viedoklis, jā. Tad nāciet uz spēli, atbalstiet mūs un rezultāts būs noteikti labāks. Jo es vēlreiz uzsvēršu, katrs cilvēks, kas nāk uz spēli, dod mums atbalstu. Tas ir ļoti svarīgs. Un mūsu mērķis ir ar spēli piepildīt šīs tribīnes, un es uzskatu, tas ir izdarāms, bet to vajag gribēt. Viss. Ja rītdienas spēlē vajadzēs arī pateikt kādu skarbāku vārdu, kādam esi gatavs? Es to daru pietiekami daudz, un varbūt es esmu iztukšos to darot. Tiešām tā vēlēšanās uzvarēt ir ļoti liela. Un tieši tad, kad mēs bijām varbūt zaudētājos 1-2, bija ļoti skarbs vārdu pārmaiņas. Un tas arī mūs izvilka ārā. Un es domāju, ka rītdien, piekdien noteikti būs līdzīgi. Concerning the game that was in Riga, you were so close to the victory, yes? And what happened? They made some great plays at the end, and we didn't make those plays that we needed to win. And we just have to give them a lot of credit. They played very hard, and they won the game. It seems like there were too few passes? Yes. On whose team? In Beka Ventspils. Why is that? I don't know. I don't think it was too few passes. I think guys were passing the ball to each other. Are you talking about like Axel not passing to Berza or something like that? I mean, at some point it seemed like you were playing by your own. Yes. Oh, I don't know. I didn't see that. But we're gonna watch film again tomorrow, and I'll look out for that. Now that you mentioned it. Have you checked the video? Yes, we just watched some film. And have you studied all those? The first half, yeah. I watched a lot of. I personally made a lot of mistakes defensively, and I'm gonna look to correct those next game. Okay. The pressure is high now. How do you deal with that? Yeah. So I think pressure makes great teams. Pressure makes great players. I think great situations come out of pressure. Game 7s are going to be very intense, and I'm fortunate that we're at home, so we'll have our home crowd there to help us, support us. What about Ventspils fans? Do they cheer hard enough?
Well, hopefully this Friday they'll cheer the hardest I've ever heard them cheer. They will do. So We promise you that. I'll tell you how hard they cheer after Friday's game. But does it help? They do help. They do help. Definitely. I'm sure the other team thinks about it when they're shooting shots, and they can't really hear their coach as well as they'd like to because the crowd is so loud. So I think the crowd definitely helps. And the last question, what is the mood now in the team? The mood is... Do you feel comfortable? I do feel comfortable. We're confident. Are you ready for the victory? Our team is ready. We are ready. We'll be very focused. We'll be prepared. We're just trying to win. I mean, it doesn't matter what happened before. If we should have won games, if we should have lost games, now it's all about one game. So we need to win it. Well, thank you and good luck on your game. Lūdzu, thank you. Esat izanalizējuši vakardienas spēli, paskatījāties tās kļūdas tur, arī, ka varbūt tieši tā komandas spēle nesekmējās tik daudz, kā tur arī Jānis vakar minēja, ka tās rezultātīvās piespēles bija mazāk. Nu, tieši tas uzsvars, kāds ir Riksjāt Līdenes spēlē, aizsardzība, uzbrukums vai kā cits nianses. Nu, šodien mēs nosīmies tikai pirmo puslaiku, ja teiksim. Vēl mums būs vēl viens video treniņš, ja, kur mēs skatīsimies sīkāk, pakavēsimies pie daudzām epizodēm, ja, jo teiksim, tā iepriekšējā spēle mums bija labs piemērs tam, kā nevajag spēlēt. Ja, teiksim, ja mēs tās lietas, ko mēs teiksim, neizdarījām iepriekšējā spēlē, izlabosim, nospēlēsim pēdējo spēli tā, kā vajag nospēlēt. Tad es domāju, arī čempioni būsim mēs. Ja. Teiksim tā, neko jaunu tagad neizdomāsim pirms pēdējās fināla spēles, vai galvenais spēlētāji morāli gatavi. Vai viņi gatavi iet laukumā, atdot sevi līdz galam un cīnīties par katru bumbu, katru centimetru? Morāli viņi ir gatavi, protams, ja, bet teiksim, tā gatavība tomēr izpaužās katram spēlētājiem individuāli. Ja, teiksim, varbūt kādam tā gatavība bieži vien sasaista rokas, ja, teiksim, citam tieši otrādi iedot vairāk enerģiju. Ja. Es ceru, ka uz pēdējo spēli tomēr arī savu skatītāju klātbūtnē mēs tomēr atraisīsimies, ja, un skatītāju un šīs spēles nozīmīgums iedos mums papildus motivāciju. Ja, tā kā es ļoti ceru, ka viss būs kārtībā. Tad mājas sienas, tas tā kā šoreiz varētu būt tas izšķirošais faktors, kas var palīdzēt, jo citreiz spēlē savā laukumā, kā jūs teicāt, sasaistīti. Es ļoti ceru, ka nebūsim sasaistīti, jo atkāpties jau nav kur, ja, abām komandām. Ja, un es domāju, ja vēl tomēr publika mūs atbalstīs, ja, tad arī mēs parādīsim attiecīgu sniegumu. Un kuri varbūt ir šīs fināla sērijas atslēgas spēlētāji abās komandās? F komandā noteikti tā ir ārējā līnija, ja. Teiksim, Janičenoks, Valters, Bakičs, Bertāns, teiksim, kā arī, protams, Keins, Parahauskis, ja, teiksim. Nav tā, ka visas spēles nospēlētu visi spēlētāji vienādā līmenī, ja, bet, teiksim, tie atslēgas spēlētāji abās komandās tomēr ir kaut kādi 5, 6, ja. Arī mums tāpatās. Kādam kāda spēle izdodas labāk, kāda spēle netik labi, ja, bet, teiksim, vienīgais, kas tagad tā daudz maz stabili nospēlēs, tas ir Aksels Vairots, visu šīs spēles, ja, mēs tā paņemam.